jums priekšā, es esmu Guntis Pilēvičs, es esmu 2 reizes beidzis medicīnas institūtu, pirmreiz Maskavā, pēc pirmā diploma es ārsts biofiziķis. Mana bioloģijas doktora disertācijas tika kvalificēta kā bioloģijas doktors molekulāras farmakoloģijas jomā. Es strādāju Organiskās sintēzes institūtā jaunu preparātu radīšanā. Un pēc tam es beidzu arī Rīgas medicīnas institūtu, un man ir farmaceita diploms. Un pēdējos 10 gadus es esmu bioloģiskais zemnieks. Un tāda savāda kombinācija man faktiski liek uz to informāciju, kas ir mums apkārt, ar ko mēs sadaramies ikdienā, paraudzīties ar savu aci. Un šodien es jums gribu pusstundas laikā apmēram izstāstīt to svarīgāko par tematu, ko varētu nosaukt ar vārdiem. Cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Es esmu pārtulkojis slavenā vācu filozofa Ludviga Feuerbaka slaveno teicienu: Ein Mensch isst, was isst. Tātad cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Un šīs dienas zinātne tieši to arī pierāda. Tātad Vācijā, Šveices un Vācijas robežas, Unterrunlingenā ir vecākais brīvdabas muzejs, vecākais Vācijā. Viņš tika dibināts 22. gadā, un tur ir tāds ezera ciemats. Un ir par cik ūdenī iekrītošas lietas, ēdiena podi, fekālijas, viss iekrītot, pārakmeņojas un saglabājas tūkstošiem gadu. Šajā brīvdabas muzejā ir arī zinātnisks institūts, kas pēta ar uzturu saistītos jautājumus, un ir absolūti skaidrs, ka mums ir pilnīgi droši priekšstati par to, ko ēd akmens laikmeta cilvēks. Un akmeta laikmeta cilvēka visa dzīve bija orientēta uz ēdienu. Ja viņš bija paēdis, tad viņš varēja izdzīvot. Un viņš vāca ēdienu, dabas veltes, zvejoja, medīja, un to, kas viņam likās gana labs un sātīgs un garšīgs, viņš centās pieradināt un augus audzēt un kultivēt. Un šodien cilvēkam ir savādāk. Šodien cilvēks iet uz lielveikalu, un lielveikalu kultūra ir atnākusi arī līdz mums. Mums ir savi lielveikali, viņi ir visās Latvijas vietās. Un tas ēdiens, ko mēs varam iegādāties lielveikalā, viņš ir nevis nav tas, ko mēs varam atrast dabā. Pārtikas industrijai ir pilnīgi citi mērķi un uzdevumi attiecībā pret ēdienu, jo ir nepieciešams nodrošināt ēdienam derīgumu termiņu. Un visa pārtikas industrijas attīstība ir gājusi tādā veidā, ka vista pārtikas veikalā ir pieejama saustā kubiņa veidā, vai kalina blanka vai magī. Un ja mēs pārreikinām to mitrās vistas gaļas svaru uz vienu porciju magī buļļona, tātad tur tas atbilst, tātad viena zupas porcija atbilst 1,9 gramiem mitrās vistas tātad gaļas svara, un ir skaidrs, ka no 1,9 gramiem vistas gaļas buļļona šķīvi vienu porciju izvārīt nevar. Un tādas dabas veltes kā avenes, piemēram, viņas knapi pārdzīvo nācienu no meža līdz mājām, bet viņas ir jāpasniedz cilvēkam kaut kādā iepakotā veidā, piemēram, zīdaiņu barības veidā, un šeit jau avenēm šādā veidā pārstrādātām ir derīguma termiņš 2 gadi. Un mēs esam konfrontēti ikdienā ar barību, kura tiek industriāli ražota, un viņai pārtikas industrijas attīstība, it īpaši pēdējo 50 gadu laikā, ir gājusi tādā virzienā, ka lielās firmas aprījot arvien vairāk mazo firmu ir kļuvušas par pasaules globāliem koncerniem. Vienus un tos pašus produktus var iegādāties gandrīz visās pasaules valstīs, un šie produkti līdz šīm valstīm ir jānormālā. Un produktam tiek izvirzīti nosacījumi tādus, kādus izvirza lielveikali. Tātad produkts nedrīkst sabojāties, viņš nedrīkst mainīt izskatu, smaržu, garšu pēc iespējas mūžīgi. Un tas ir pavisam cits produkts, kādu mēs kā bioloģiskas būtnes
tikām ēduši evolūcijas laikā, kam mēs savu organismu evolūcijas laikā tikām piemērojuši. Un cilvēka dzīve sākas nevis ar piedzimšanu, cilvēka dzīve sākas jau mammas vēderā, un ir ļoti svarīgi, ko ēd mamma, un ne tikai tas, ko ēd mamma, ir ļoti svarīgi bērnu tālākai attīstībai, kā arī mamma jūtas. Un ir Zviedru mediķi 2005. Gadā publicējuši lielu pētījumu, ka tie bērni, kas vairāk kā 6 mēnešus saņem mātes pienu, viņi salīdzinājumā bērniem, kas saņem mātes pienu mazāk par 6 mēnešiem, ir par 10% viņa inteliģences koeficients ir augstāks. Tie, kas ēda mātes pienu. Mātes piens dara gudru.